Visās Daugavpils novada skolās šodien atskanēja pirmais zvans, aicinot skolēnus uz jauno mācību gadu. Zinību diena īpaši satraucoši bija tiem bērniem, kuri pirmo reizi spēra soļus skolas plašajos gaitiņos. Citi bija priecīgi redzēt vasaras brīvlaikā nesatiktos klases biedrus, savukārt citi skuma par aizejošo vasaru. Skolēni bija iepriecināti arī par pārmaiņām skolu telpās. Vasarā ir veikti klašu kosmētiskie remonti, labiekārtota fiziskā vide un nopirktas jaunas mācību grāmatas. Pirmais zvans atskanēja 1530 izglītojumiem un 230 pirmsskolas grupiņu audzēkņiem. Randenes pamatskolā, kurā audzēkņu skaits ir 51, skolotāji un skolēni ir optimistiski noskaņoti. Skolas direktore Lidija Peipiņa pastāstīja, ka skolā ir pilnībā renovētas 5-gadnieku, 6-gadnieku grupas telpas, tāpat izremontēta 5. klases telpa, datorklasē iegādāti 5 jauni datori. Skolas svinīgajā pasākumā atskanēja valsts un skolas himna, kā arī daudzkārtēji apsveikumi no skolas vadības, veiksmes vēlējumi no novada pašvaldības izpilddirektoris Vandas Kezikas un Kalkunis pagasta pārvaldes vadītāja Osvalda Kursīša. Pagājušais gads bija ļoti grūts, jo 7 skolas, kur ir kapitāla remonti un mācību procesu nebija tik vienkārši organizēt un administrācija ļoti bija aizņemta ar citiem jautājumiem. Tāpēc galvenais uzdevums šogad panākt un izdarīt visu, lai pedagoģiski kolektīvi un skolēnu kolektīvi vairāk strādātu pie zināšanu kvalitātes. Jo tas ir galvenais uzdevums 2015-16 mācību gadā. Man prieks arī par Randeni, par mūsu mazajām skolām, kurās mēs esam šodien, jo šeit arī bērnu skaits tomēr nesamazinājas, un galvenais prieks par to, ka pirmsskolas grupiņa ir, nevar teikt, ka pārpildīta, mēs esam gatavi uzņemt vēl un vēl bērnus, bet ir pietiekoši bērnu skaits. Tāpēc es gribu novēlēt skolotāju kolektīvam izturību, gandarījumu par rezultātiem, un galvenais, lai būtu sadarbība ar vecākiem, un lai mēs gādātu par katru bērnu, kas atnāk uz mūsu skolu, un lai tomēr viņi sasniegtu arī to mērķi. Vienā no novada lielākajām skolām, Sventas vidusskolā, šogad mācīsies 112 skolēni, kā arī sestdien mācības uzsāks neklātienes klašu audzēkņi. Skola var pamatoti lepoties ar ikgadējiem skolēnu augstajiem sasniegumiem mācībās, sportā un ārpusklases darbā. Pagājušā gada noslēgumā mēs piedalījāmies dziesmu un deju svētkos Rīgā, kur piedalījās koris un 2 darbnīcas veiksmīgi piedalījās mūsu izglītojumie. Mēs ieguvām kārtējo reizi 1. vietu novada konkursā priekšmetu olimpiādēs, 3. vieta ārpusklases pasākumos, panākumi sportā bija. Viss notika, visur bijām aktīvi un visur centāmies piedalīties, kur varējām. Visiem novēlu izturību, paciecību, censties par labiem sasniegumiem, un būt pozitīvi noskaņotiem par visu. Pirmais skolas zvans ir īpašu emociju caurvīts arī skolotājiem. Tad kas ir vissvarīgākais šajā skolotāja darbā? Šodien 1. septembris, atkal jaunu sporu var sākt. Jā, ļoti svarīga ir prasme sarunāties. Gan skolotājiem savā starpā, gan skolotājiem ar vecākiem, un, protams, arī skolotājiem ar bērnu. Viņu saklausīt, viņu izprast, ja nepieciešams varbūt dot padomu, protams, sniegt zināšanas, atraisīt radošumam. Protams, arī bērni daudz, kam māca skolotājus. Jā. Viņi atgādina par to, ka pasaule ir dažāda un cilvēki arī tajā ir ļoti, ļoti dažādi. Vai bieži gadās tā, ka viņi pasaka paldies? Īstenībā gadās, jā, un tas ir ļoti, ļoti patīkami. Es domāju, ka iespējams dažreiz mums pat tādas lietas no viņiem arī ir jāpamācās. Par kādām vienkāršām lietiņām pateikt paldies arī mums savā starpā pieaugušajiem. Un jūs novēlējums skolēniem? Novēlējums šajā mācību gadā, lai ir labs garastāvoklis, lai ir pozitīvas domas un veiksmīgi darbi. Sventas vidusskolas skolēnus sveica novadadomes priekšsēdētāja Janīna Jalinska un pārvaldes vadītāja Brigita Vasiļevska. Man šodien ir laikam dubult prieks, varbūt pat trīskāršs prieks, jo šodien novadā ir zinību diena un mūsu skolās tātad ir jaunais mācību gads sācies, bet man šie dubultie svētki, kad man šodien 2 mazdēli 1. klasītē sāka iet
mazdēls Oskars Sventes vidusskolā un mazdēls Armands Siguldas gimnāzijā. Tā ka man šodien ir dubultie svētki. Novēlējums. Un, protams, ka es gribu novēlēt visiem gan skolniekiem, skolotājiem, vecākiem, vecvecākiem sekmīgu jauno mācību gadu. Kā es alaši saku, lai bērni gribētu iet uz skolu, skolotājiem radošu garu, un savukārt vecākiem rūpēties par saviem bērniem ar pacietību, ar mīlestību.